Jā, un iedošu atļauju visiem šērot. Nu, tam Māri te var šērot sākt. Dievs, nu, man fiziski tā kā nav nekas tur jādara, tā vienkārši animācija. Bet, Mm. Man jau galvenais tā, man vajag atvērt tūlīt kritērijas. Tu pildīji pēc kritērijiem? jā, es arī ieliku tajā, nu kā tur sauc, tur bija tas, kur var ielikt iekšā tajā Harvardā, tur pārbaudīt. Ā, jā, nu, un kā ir? Un Jā. 10 no 10, it kā A, tu ir. vari parādīt, kā to izdarīji? Vai Uh, tas būtu baigi sarežģīti? Tā vienkārši bija jāiziet šodien, autosubmit. Tātad tev jāpaņem tas fails, file, save to computer, Mhm. un tad tu aizēji šeit, tev jāiztaisa GitHub konts, protams. Tad choose file, un tu vienkārši iemet viņu iekšā. Nu, iemet. Tev viņš ir nolādēts? Man gan jau tur divi parādīsies, ja es jau viņu ieliku. Nē, man liekas, ka nevajadzētu būt. Ā, Jā, jā. divi. Nu jā, un tad automātiski bots pārbauda, kurš tur bija. Uh, nē. Man viņš jau aizgāja atpakaļ. Ot, No 10 no te ir 10. check 50, 10 no 10, tu pie tā. Jā, tev viss parādās. Nu, ok, labi. Stāsti savu domu gājienu. Nu, pa lielam es tikai uztaisīju tādu tā kā animāciju. Man nebija ideju. Es vienkārši paņēmu vārdi. Nu, es gan jau parādīšu sākumā. Nu, tā. No. Tev tur kaut kādas skaņas arī ir? Nē, es neliku. Nu, Nē, nu ļoti izolīti. nu, jā, nu, Avīzi aizsūtīt. nu, jā, nu, pa lielam, kā mums sākas baigdrops. Uh, Te ir man viņi trīs, es divus paņēmu te, no, kas jau ir šabloni, un es vienu paintā vienkārši uzliku. Nu, tad, tad mums ir pirmais spraids, kas ir vienkārši vārda. Viņa, viņa ir iebūvēta iekšā tā mušiņa. Un es vienkārši viņu es uztaisīju četrus viņam tā kā ekstra spraitus. Kāpēc tev? Nē, nu, labi. Pieņemsim. Nē, vienkārši to dīvaini, to tā kā muša lido, tu tur atkārto kaut ko uz apli, un tad tu to vēl atkārto 5 reizes, ja? Tāpēc, ka es viņam tas ir kostīms, tā kā, ka viņam tā muša viņa ir citās vietās. Tad es viņu atkārtoju, vienkārši to maiņu. Jo viņai ir iebūvēta ar to vārdu. Jā, ok. Viņa pamaina kostīmu, un tad 5 reizes, lai viņa tā kā lidot apkārt aplī. Mhm. Tas ir, ko šīreiz dara. Tad te ir dialogs, un te ir ar to suni. Tad, kad suns viņai pieskarās, viņa vienkārši pazūd. Un te ir tas ellē, tad, kad ir. Otrā vārda man ir vienkārši, viņa ir bez tās mušas, jo tad, kad tev ir tā muša virsū, viņa parāda dialogu tur stūrī, un tas Jā, tā kā virs mušas, un tas man nepatika. Es vienkārši izdēsu mušu, ieliku vārdi, un tad viņa rādīja virsvārdus, un tas ir tā kā vienkārši tam dialogam vēl. ok. Un tad tas suns, viņš vienkārši apskrien apli, tad tur ir dialogs. Jā, tas pavisam nav easy. Un tad
Man nebija ideju, kur es ielikšu to pārējo, tās pārējos kritērijus. Es te vienkārši randomā saliku tātad, tad, kad tur suns to vardīju apēdis, aiziet uz to Ellas backdropu, tad viņa iespaunojas, viņa pasaka, tu esi Ella, un tad viņa klonē sevi 10 reizes un randomly pamaina my variable no 1 līdz 100. Un, ja my variable ir lielāks par 100, tad iznāks viņa nevis vienkārši plika, bet vienkārši ar tekstu vēl. Ok, nē, nu inčīgi kaut kas mainās. Tā jau var papildināt un katru reizi citu filmiņu dabūt. Nu, jā. Kaut kādu super rato īsteregu. Nu, jā. Nē, ok. Nu, un bija grūti. Nē, Arī Mara. šis ir viss tā, viss loģiski saprotam. Ne, ka tu tūlīt Marekam varēsi nodemonstrēt. Jā, viņš arī ienāca. Jā, Marek, kāpēc tu kavē? Es aizmirsu. Tas ir pirmais. Kā var aizmirst? Jā, var aizmirst. Visu Un nedēļu bija par šito jādomā. es nedomāju. Un Kā? otrais, es nezinu otro, bet es aizmirsu, basically. Tu esi gatavs noskatīties Māra filmu? Kādu filmu? No Māris pacentās izpildīja mājas darbu. Okay. Nu, No, aiziet. Māri, tu negribi mums audio piedot klāt? nu, Nu, tev vajag lasīt, ko tur raksta. labi, labi. Klubā mums šeit lido pārāk daudz. Apēdīšu viņu, man jau apnikā. Ņem, ņem, ņem. Klubais suns, ko tu dari? Kāpēc tik rupšs? Apēdīšu viņu. Kur es esmu? Tu esi Ellē. Ok, bro. Bū. Beigas. Nu, bet super. Marek, komentāri. Ļoti interesanti filma. Tieši tā. Super, paldies, Māri. Skrats ir vienīgā lieta, kuras neesmu gaidījis filmu, ka iznāk ārā no viņa. Es vēl domāju, ka Skrats nebija domājis, ka filma būs saistīta no Skrats. Vienkārši Kā, man bija tas ir iegājis standarts. ideja prātā. Skačā jau, man liekas, ļoti, nu, vismaz mazajiem bērniem tas ir standarts, ka tādas vairāk filmveidīgas lietas dod taisīt. Un man liekas, es pats, jo es pildīju to lielo CS50 kursu, kur skrēču tikai pirmajā nedēļā, un tad mācās programmēšanu, kas ir principā tas, kā mēs apmēram ejam. Tā, Edvards, jāiesūta tajā CS50, nē, tu vari vienkārši mums nodemonstrēt, ja tev ir. Edvardam bija mikrofons? Tagad ir. Tagad ir, nu tas slēdz iekšā. Es parunāju par CS50. Es reiz skrāču straight up skipu un es straight up aizgāju uz programmēšanu. Viņi visi noskatījās, nezinu, kāda tieši, kāda Bet tu jau nevari skipot, ja tu gribi Kur ir certifikātu. Bet Jā. reāli, nu tas skrāč ir Nu bori. kā, nu tu pasties, tad šito pašu mājas darbu varētu iesūtīt. Tu savādāk nevari, man liekas, dabūt certifikātu, ja tu neizpildi visus. Es Mans varbūt tā brīnišķīgais mēģinājums. Nu, pastāst, kas te ir. Es ģipā, centos uztaisīt kaut kādu The Binding of Isaac līdzīgu spēli, bet man īsti neizdevās ar to šaušanu, un man šķiet, tas vienkārši padevos. Nu, Bet man šķiet, citādāk diezgan labi sanāca. aple. Magnifying glass. Ne, Jā, tur vēl problēma. problēma ir, ka tev lodas sako. Mhm. Ok. Tas smieklīgi. Tā, un kas ir, ka tu to bumbu paņem? Nekas vienkārši aizmirsu. Vai neredzu.
uzlikt. Ok, nu un kā tev visi šie soļi ir izpildīti? Šitam Nē, jāpārvalda manuāli, ja? man backdrops tikai viens. Jau, nu, tas jau nu gan bija viegli. Tā, atlīst 3 gariņi tev ir? Ir, Jā, redzu. Atlīst 3 backdropi tev ir? nē. At least one broadcast. Kur tev ir kāds broadcasts? Jā, vajadzētu būt. Pagaidiet, atradīšu to. Vot. Ah, ok. At least one clone. Tas ir gan jau, kur tās bumbiņas šaujās, ja? Ok, super. At least one custom block. To es kaut kur redzēju. Un kā viņš izstāsta, tas bloks? Briesmīgi. Nu, bet tāpēc jau ir domāti tie custom bloki, lai mēs varam daudz mazus briesmīgus blokus taisīt, nevis vienu milzi. Ok, at least one variable. Vot. Ir. Ok, at least one loop. Forever loop skaitās. Jā, Labi. at least one condition. Tas ir at least one event. Tas skaitās kā event. Nu, tas ir dzeltenais. Kaut kur ir tev dzeltenie bloki. Un tie paši vai nu flag likt un broadcast ir. Nē, jā, bet tā man arī likās. Vienkārši man viss izstās oranžs. Ok, nu, pietrūka vēl 2 backdropi. Bet, nu, super. Tu nepaspēji pabeigt. Nē, nespēju. Tu gan jau tos backdropus būtu taisījis kā cits istabas, jā? Ok. Paldies, super. Vai ir vēl kaut kas, ko gribi parādīt? Es saprotu, ka galīgi garām nošāvu. Kā? Es par tām vadlīnijām neiedomājos. Nu, es tikai šodien iegāju tajā Discordā. Nu, slēdz iekšā. Tā. Par to vārdu es laikam saprotu, ka tas vārds bija domāts no jaunajiem, Jā, nē, nu nekas. bet katram ir savs efekts. Tas pats galvenais. Ok, nē, nu, pagaidi, mēs jau varam paiet cauri, cik tu daudz esi izpildījis. Nu, loop forever loops man ir. Tā, pagaidi, es atvēršu atkal tos kritērijus. Un te vairāki tā bija atvērti. Maldos. Forever loops, man liekas. Tā, nu, 3 Nu, 3. Jā, ir, tas backdropi nav, at least one broadcast. nav. Pieļauju, ka nav. At least one clone ir. Reku, tu tur taisi klonu. At least one custom blocks nav, bet, nu, to tur super easy arī. At least one variable tev bija kaut kur. Gan jau, ka nebija. Šitam nav jēga viņu likt nemaz. At least one loop tev bija. At least one condition. Es mēģināju to condition, kad es kaut ko saču, kā gribēju tad, kad M būtu atpakaļ vietā, tas C būtu apgriež, nu, kā viņš bija, lai nav tas C būtu otrādāk, tad, kad visi ir vietā. Jā, nu tu jau vari viņu pielikt vienkārši, kad uzspiež zaļo karogu. Tāpat kā, kad viņi aiziet vietā. Ir, man liekas, bloks, kurš iestata pareizā leņķī. Un one event ir. Nu, ok, nu, ko tu varēji labāk? Kas bija grūti? Es neesmu vadlīnijas. Es nezinu, kāpēc neiedomājos, ja Discordā es nezinu, ka tam aizdarbu atrast tā, nu, lai tās vadlīnijas. Es gāju tajā
Es meklēju internetā to CS50 kursu, bet kaut ko tur nevarēju. Tur, man liekas, vajadzēja, rādījās, ka tas kurs ir pieejams, bet pieteikties un tas nezinu, bišķi pados, ja godīgi. Kāpēc tu Firefox izmanto? Tāpēc, ka man bija Opera GX, bet es nezinu, dators kaut ko viņi neņem pretī. Visu laiku gāja, viss normāli, un tagad nē. Tāpēc, ka Chromes jāizmanto. Firefox ir labāks. Nav. Firefox based browser. Labi. Privacy ziņā viņi labāki daudzreiz. Nu, tā nav nekāds privacy mūsdienās. Ok. Labi, paldies, Mārci. Kāds vēl pacentās? Mārtiņ? Es nesapratu, kā to mājas darbu darīt. Nemācēji scratch projektu uztaisīt? Jā, Jā? jā. Nu, šaiza. Nē. Jasmīna. Kā Jasmīnai? Tā, no Jasmīnas klusums. Un Maris? Nu, es pirmajā stundā nebiju. Es pieteicos tieši nākošajā dienā. Jā, tu pieteicies uz otro nodarbību. Nu, jā, sanāca bišķi nokavēt. Okay. Un sapratu, ka esot kaut kāds Discords. Tu neesi Discordā? Nē, man pilnīgi nekāda informācija nav. Nu, mums ir jā, Discords. Tu app.cptc profilu uztaisīji? Es tiešām neko nezinu. Es nezinu, kas tas ir. Jā, nu, tūlīt. Tu aizsūtīšu. Tur, principā, var uztaisīt profilu, un tad tu tur tiec visam, gan izaicinājumiem, gan tur kaut kādiem jaunumiem klāt. Labi. Arī pieteikties uz spēļu izstrādes kursu. Tas mums arī tagad notiek septembrī bezmaksas ceturtdienās, sestdienās. Es Zoom chatiņā aizsūtīju. Ok. Nošairošu ekrānu. Iziesim vēl līdz pārtraukumam cauri tam, ko mēs darījām tad iepriekšējā nodarbībā, lai mēs visi esam uz viena viļņa. Interesanti, viņš būs saglabājis. Maris, kāda tev pieredze ar programmēšanu? Nu, skolā māca Python un pats bišķīt mēģināju pats par sevi viņu mācīties. Super, tad jau neko baigi neesi nokavējis. Spiežam veidot, lai gan nav baigā jēga, man liekas, nemaz. Nu, tad sāksim ar Māri. Ko mēs pagājušajā nedēļā skatījāmies pa lietām? Mainīgie cikli. Līdz cikli. Kritēriji, tie if, kā tur. Nu, kā bija tie kritēriji pareizi? Tā, nosacījumi. Nosacījumu izteiksmes. Kaut kas vēl bija. Nu, kā ir. Es Nu, nevaru atcerēties. kurš var palīdzēt? Mārci, varbūt tu atceries kaut ko, ko mēs pagājušajā nodarbībā vēl darījām. Labi, es nezinu, kur bija nopaļošana viss tās. Jā, mēs skatījāmies tātad MAF objektu, kas tātad mums piedāvā kaut kādas iebūvētās funkcijas, kas nāk tur jau sapakotas JavaScriptā, tāpat kā tur daudzās citās valodās. Lai gan Pythonā, man liekas, tur bibliotēku vajag, lai tiktu.
Māfu objektu apskatījāmies. Ko vēl mēs apskatījāmies? Mēs jau pieminējām, ka ir tātad LED un konst pie mainīgajiem, ja? Tātad, Martin, kas bija LED un kas bija konst? Kaut kur pazuda Martins. Vai nu viņš ļoti cītīgi domā, vai nu viņš šādu vakariņas. Nu, es zinu, ka Mareks noteikti ir šeit. Mareks pat mikrofonu nav izslēdzis. Viņš jau vienmēr gatavs runāt. Nē, man vienkārši cits kind of mikrofons ar uzspiest nomieto. Nu, kas bija LED, kas bija konst? Kāda bija tā atšķirība? Let tu vari definēt objektu, ko tu vari mainīt ar konst, tu define objektu ar value, ko tu nevari samainīt. Ja, nu tā tad mēs apskatījām lietu kā mainīgai. Ja es pieļauju, ka Maris arī zina, kas ir mainīgie no Pythona. Maris zini? Jā, protams, zinu. Nu jā, un tad mums mainīgais var būt kā mainīgais, kuram mēs varam piešķirt vērtību un pēc tam to pārrakstīt. Un mainīgais var būt arī konstanti, ko tad mēs apzīmējam ar atslēgu vārdu konst, kas nozīmē, ka mēs vērtību piešķiram tikai tajā momentā, kad definējam mainīgo attiecīgi. Šajā te brīdī, un ja es pēc tam cenšos pārrakstīt, es saņemu eroru, ja? Jo mēs nedrīkstam mainīt vērtību. Mēs tagad JavaScript mācīsimies. Nu, TypeScript, nē, nu, TypeScript. Bet, nu, tas pats Kāpēc, JavaScript. kāpēc your name is constant? Te var mainīt savu vārdu. Kad tu gribi pastrīdēties? Tu gribi uzzīt uguņus? I Nē, mean, nu tu jā. vari samainīt savu vārdu. Nu, labi, nu kāda, mēs jau neko tad pa lielam nevaram ierakstīt. To personas kodu vairs nevar tur ierakstīt. Nu, gravitācija, bļāvis, tā. Nav, nav. Jā, Zemes es varu parunāt latviešu, kas ir Nu, gravitational force of Earth. nu, man vieglāk būs latviski, ja tu pateiksi. Nu, bēdīgi, kas var pateikt latviešu, kas Nu, kā bija zemes? gravitacionālais kaut kāds tā kā Nu, labi. gravitācijas stiprums. Es nezinu, Labi, mēs varam vienkārši const one ir viens, jā. Attiecīgi, to mēs vairs nemainam. One ir viens. Mainīgie ciklu nosacījumi izteiksmes māfa objektus. Apskatījāmies arī, ja tad parunājam par to, kāda ir atstarpe starp vienu vienādības zīmi un divām. Trīs mēs neapskatījāmies, bet trīs tātad arī pārbauda tipu. To mēs izrunāsim. Pēdējās bija funkcijas, ne? Funkcijas, jā. Funkcijas apskatījāmies, tātad izveidot kaut kādu koda bloku, kuru mēs varam pēc tam pārizmantot. Un tas, ko mēs tad darījām, bija šito visu vilkām kopā ar kaut kāds fullscreen baigais uzslēgts, vai arī nav. Tas, ko mēs darījām, bija to visu vilkām kopā ar Scratchu, lai saprastu to, ka nekāda atšķirība nav no parastām programmēšanas valodām un Scratch. Attiecīgi, Scratch ir īsta programmēšanas valoda. Tā, līdz es kaut kādu lietu gribēju apstīties. Nu, pie viena mēs arī apskatījāmies tātad cloud mākslīgā intelekta rīku, ja viņš mums pat uzzīmēja Scratch kubikus. Tikai, man liekas, es nevarēšu atrast. Maris izmanto mākslīgo intelektu? Nē, Kā nē? nelietoju. Kā nē? Nu, nav bijusi nevajadzība un vēlme. Tā, te viņš man nerāda.
Tu kaut ko nepareizi esat darījis 24. gadā, neizmantojot. Tieši tā. Nu, Tas, kā man viņu vajag izmantot? nu, es varu pastāstīt. Nipeti. Nu, jūs te dodiet man vārdu. Tātad tas, ko es teicu ievadā pagājušajā nodarbībā, ja tas mērķis šitām nodarbībām, pēc tam mēs sākam pēc šīs nodarbības jau maksas nodarbības, ir tas, ka šī te semestra laika beigās, vai ne, jūs jau mākat izveidot savus kādas web aplikācijas, taisīt kādus savus projektus, un to visu, protams, tādā tempā var apgūt tikai izmantojot mākslīgo intelektu. Un ikdienā es pats esmu programmētājs, ja, un mākslīgo intelektu es izmantoju uz urā. Pieņemsim cloud, ja man ir tātad prēmijums, un izmantoju es tādu editoru kā kursors, kur man arī tātad ir iebūvēts mākslīgais intelekts, ja, un tad visu es daru caur viņu, viss notiek super ātrāk. Pieņemsim, ko es krūti jums varētu parādīt. Ir kaut kāds super vienkārši komponenti. Labi, es nezinu, viņš man palīdzēs tagad. Labi, viņš negrib man sadarboties. Bet nu, viņam arī nav nekāds konteksts. Tad, kad tu viņu sāc tur vairāk rakstīt, ja, taisīt vēl projektu, viņš jau saprot, apmēram, ko tu gribi, un viņš tad reāli tavā vietā vienkārši raksta kodu. Un viss tas plus tajā, ka viņš to kodu raksta sakarīgi. Ja, attiecīgi. Ietaupa pogu spiedienus. Un tas, ko tad mēs darījām, bija, skatījāmies mākslīgo intelektu, un mēs izdarījām tādu lietu, kā mums bija variable, pieņemsim, kam ir random vērtība. Kā mēs varējām tikt pie random vērtības? No 1 līdz 10. Mad.random. Jā, viņi tagad būs no 1 līdz 10. Man liekas, nē, es neatceros TypeScript. Jā, map.random dod vērtību no 0 līdz 1, jā, tā tad ar komatiem. Lai mēs dabūtu no 1 līdz 10, mēs reizinām ar 10. Un ja mēs gribam nopaļot vērtību, ko mēs rakstam? Es neatceros TypeScript. Kaut round, bet kur jāraksta bija, neatceros. Mārci. Nu, tu ieslēdz mikrofonu. Kas bija jautājums vēlreiz? Kā mēs varam nopaļot šo vērtību? Math.round. Math.round, jā, tā tad math objekts, kam ir daudz dažādu metožu, un mēs viņām piekļūstam klāt un izsaucam. Tad mums ir kāda nosacījuma izteiksme, kur pieņemsim, ja my variable ir lielāks par 5, mēs konsoli logojam lielāks par 5, else. Kāpēc šis tais nestrādā? Mēs logojam mazāks par 5. Jā, tā tad mainās, un tas, ko mēs varam izdarīt, ir šeit pievienot to mūsu mainīgo. Jums tur gan jau super skaļi tas mocis sardzirdams bija, vai ne? Jums traucēja, kad brauca garām tas mocis? Nē. Nedzirdēju. Nedzirdējāt? Ok. Tad es netaisu ciet logu. Tā. Un, Noise suppressions labi strādā. nu jā, tāpēc, ka MacBooks. Un tad iegūstam, jā, skaitli.
Tālāk mēs nākam šeit un generate this code in Scratch. Vai arī labi atstājam šādu. Un tiekam pie kaut kādiem Scratch blokiem, ja? Tātad mākslīgais intelekts super stilīgi. Un ko es varu jums nodemonstrēt, ir varbūt Mareks zina, ka iznāca jauns modelis O1. Jep. Es nezinu, vai pārējie zina, bet arī viņš ir Un pieejams. jau to var izmantot, jau. Viņu var izmantot ChatGPT ar premium, bet tur tas āķis ir tajā, ka tu vari izmantot viņu tikai 30 reizes nedēļā. Un tas workarounds ir tāds, ka ko tad mēs darām? Nopērkam vairākas reizes premium. Nē, mēs darām daudz vienkāršāk. Kā tur bija tas? Jā, tur Discords vaļā. Discordā es sūtīju. IP maina. Bet diez vai. Vienkārši, nu kā? Garais stāsts par āķi ir tajā, ka 30 reizes nedēļā caur UI, bet it kā būtu loģiski, ka mēs varētu viņu izmantot caur API, vai ne, un veikt bezgalīgi daudz pieprasījumus. Bet tur viņi ir uztaisījuši tā, ka, lai tu taisītu pieprasījumus caur API, tev vajag iztērēt bez mazliet tur kaut kādus $1000 uz to viņu API servisu. OpenRouter.ai. Laimīgi, Bet es ir- viņu nopirka. Bet ir tādi servisi, kas tad tev ļauj, pieņemsim, šajā gadījumā šeit tu vari saslēgt daudz dažādus moduļus kopā, vai ne? Prasīt uzreiz vairākiem, un attiecīgi viņi jau sen ir iztērējuši tos €1000. Un tad viņiem ir tā pieeja bezgalīgi daudz veikt pieprasījumus uz O1. Un tad pieņemsim, tagad es tikko šodien papildināju vēl pa €5, bet šitie €5 man pastieties nebija nemaz beigušies, un es tur super daudz ar viņu runājos. Un viņš ir super stilīgs ar to, ka, ko mēs te varētu. Jā, pieņemsim, man ir šitien kaut kāds prompts. Skatījos. Prasīju viņam uztaisīt, ja man kodu par AI calleru. Šitien mēs neredzēsim, bet tas, ko viņš dara backgroundā, it kā domā, viņš tur pats apstrādā bez mazliet tos savus promptus, un tad atbild daudz kvalitatīvāku atbildi, un tas, ka viņš pats var pirms tev sūtīt, atskatīties uz tiem saviem promptiem, viņš var šo te kodu, pieņemsim, apstrādāt pa gabaliem. vai ne? Jo iepriekš bija tā problēma, ka ja mēs sūtījām vienkārši pieprasījumu uz kādu ChatGPT, viņš tur kaut ko izpļāva atpakaļ, bet kaut kādas lietas viņš pat neapskatījās. Nāsmu es pievienojis. Nu jā, un tas viss parādās ChatGPT UI. Šitien tas nerādās, tu vienkārši gaidi ilgāku atbildi. Nu, kā man sadarbosies? Bet tā tad, jā, viņš atbild ar super labu kodu. Un plusi tajā, ka viņam tas cut-off knowledge, O1 knowledge, ir gan jau ļoti nesen. Labi, nē, pirms gada. Bet tāpat viņš atdod daudz kaut kādu aktuālāku kodu. Dotie veidi, kā viņš to dabūja, datus. Kas tā? Tas veids, kā viņš tos datus dabūja, tas gan interesants. Tev ir mums ko pastāstīt? Nu, tas ir kind of confirmed, kad OpenAI ņēma datus no YouTube video un tā tālāk. Nelegāli. Viņiem neatļauj, nedod permissions creator vai nekas tam līdzīgs.
Tāda dzīve, Jep. pateikt. Bet, nu jā, un tā tad turpmāk arī super daudz izmantosim mākslīgo intelektu, tīpaši tagad jau sāksim ar programmēšanas kaut kādiem uzdevumiem. Tāpat arī mums īstenībā sanāks sakot tam CS50 plānam, tikai man viņš te rāda skreču visur. Bet man liekas, lielajā CS50 tur arī bija tā, ka otrā nedēļa bija lūpi, un tas, ko mēs darīsim šodien, un turpināsim mājās, arī pildīsim kādus uzdevumus ar lūpiem, lai līdz galam izprastu konceptu. Vai līdz šim ir kādi jautājumi? Maris, vai tu esi ar mums uz viena viļņa? Tā kā laikam, jā. Jā, viss pagaidām ir skaidrs, es pieļauju. Cik Jā. jau jums pirmais gads pitons vai otrais kaut kāds? Tagad jau būs otrais gads, turpināsim no pagājušā gada. Ok, tā jau to Tāpat, ko Māris, kurā tu klasē? 11. Nu, ok, tas saprotam. Na, kurā tu, Marek? 10. Pasties, galīgi jauns vēl es. Maris jau visu dzīvi redzējis. Pa vienu gadu. Tā, apskatījām šīs te visas lietas. Tālāk. Es domāju, pat varam vienkārši arī turpināt ar uzdevumiem. Kā jums ir? Jūs gribat jau sākt kaut ko paši darīt kopā ar mani tā kā vai pagaidām es rādu, un tad vienkārši jums mājās ir pieeja tiem uzdevumiem un jūs paši pildat. Nu, mājās jums būs jebkurā gadījumā jāpilda. Vienkārši vai es jums jau tagad nosūtu failu ar uzdevumiem vai tikai pēc tam. Vai tad pārējie kursi nebija maksas kursi? Jā, Es nezinu, vai tu lielākā daļa pat tur būs. nu tie, kas būs, tie turpinās. Jā. Nu, Nu, daudz cilvēku īstenībā pieteicās uzreiz uz maksas kursiem, un liela daļa nav pievienojusies. Nu, es būtu pieteicies, bet nav manies fokus, ko tur mācīja. Gribēju vairāk backend. also es šito te Ovo Mini. Ir tāds websites, kur viņi var pa brīvu izmantot, bet viņi kolekto tos visus datus, ko tu tur ievadi. Un tāpēc tu izmanto. Ok, tā gadījumā tu neko nevari izdarīt. Nē, nu viņi nejauc tavus, tu tikai datus, ko tu tur ievadi. Es sapratu, jā, tos prompts sāk to, ko tu ieliec tajā promptā, viņi to kolektos un izmantos, lai pārdos AI kompānijām. Jā. Es varu atsūtīt vietni, ja gribi. Es īstajā neizmantoju. Labi. Limitēti. Kāpēc tu neizmantoji AI? Es uzskatu, ka AI nav labāks kā cilvēks programmēšanā. Nu, tad tu stipri šaubies. Labi. Nē, nu viņš nav patstāvīgs. Bet, nu, attiecīgi, bez AI tu nevarēsi tik daudz ko izdarīt. Nu, es AI pārsvarā izmantoju tikai snippetiem mēģinu. Nu, viņš ir jāmāk izmantot. Jā, jo ar AI arī var iebraukt auzās. Es nesen tieši redzēju arī Twitterī mīmu, kur, nu, ne mīmu, bet kāds ietvītoja, ka, nu, tā kā pieliks krustiņš. X iztērēt, nezinu, 2 minūtes, lai iedziļinātos kodā un atrisinātu problēmu, bet iztērēt USH strīdoties ar kaut kādu ChatGPT. Jā, Jā. tā arī ir. Un Jā, tā- es laboju, ka jūtas ļoti slikts. Nu, tāpēc viņš ir jāmāk izmantot, jā, attiecīgi.
tu nevari paļauties tikai uz viņu, bet viņš ir super labs palīgs, lai tu visu varētu izdarīt ātrāk un, nu, daudz ātrāk, ja? Ja tur, pieņemsim, kādreiz, lai apgūtu kādu lielāku bibliotēku vai un kaut ko sakarīgu no tā uztaisīt, tev bija jātērē nedēļa, tad tagad tu to visu vari stundā, divās, ja? Tev jau iedod kaut cik Bet vienalga būtu jāapgūst tāda biblioteka, ja gribi viņu izmantot vēl nākotnē. Lai jā, tu neiemācīsies biblioteka. Bet viņš tev parādīs tās metodes, kuras tev vajag, lai izpildītu tavu noteikto uzdevumu. Un tad tu vari sākt ar tām, nevis iet cauri visai dokumentācijai un meklēt, kā to visu sakombinēt un ko izdarīt. Ok, Labi. nu, tev bija vēl kaut kas sakāms? Nē, es vienkārši, es esmu skeptisks. Es īsti uzskatu, ka labāk ir neizmantot lielākoties. Tā. My symbol. Tātad redzam, ka pirmajā uzdevumā mums ir simbols. Mums vienīgi vajag enter the number. Mēs netaisīsim user input, jo šeit, man liekas, mēs maz nevaram. Tad mums tas viss jādara VS kodā. Bet tā tad mēs varam vienkārši uztaisīt user number. Man par to vēl bija jautājums, kā var palaist to kodu VS kodā. Šito kodu tieši. Nu, tas, kas iepriekš ir bija tas my variable ar tiem math random un kas tur. Nu, tas, kas tev būs nepieciešams, ir uzinstalēt Node. Jā, uz savu datoru Node.js. Un tad jau, principā, NPMs, man liekas, nāk kopā ar Node.js. Man nemari. Jā, bija. Nu, vo. Un tad, es nezinu, TypeScriptam, man liekas, tur vajadzēja vēl kaut kādu bibliotēku, lai tu arī, nu, attiecīgi pašu TypeScript. Lai tu, nu, jo kāds ir tas Es to extension ielādēju. Jā, tā tad to TypeScript kodu pārvērt pēc tam par parastu JavaScript kodu, un viņš izpildās. Viņš vienkārši tā kā drošības slānis. Tad vajag visam vienkārši pārvērst no TypeScript. Labi. Viņš to izdara pats. Bet, nu, pieņemsim, lai palaistu tur parastu kaut kādu JavaScriptu. Tu uztaisi tur main.js. Ieliec. Oficiāli lielākoties bezklitis pats, kas JavaScript izņemot to veidu, kā viņš strādā. Labi, sapratu. Paldies. Un tad viss, ko mēs darām, ir rakstam node main.js. Repeat neeksistē. Tad vienkārši izlogosim user number. Jā, rekru konsolē man atbrauc. Tā tad var pildīt uz savu kompjuteru, bet šeit tad ir vispār jau viss setapots. Vienkārši būs jāpalaiž npm install. Un rekur tiek izmantota TSX bibliotēka, lai palaistu kodu. Un, principā, mēs vienkārši palaižam attiecīgo failu. Pēc tam jau tur būs uzdevumi, kur arī ir katram uzdevumam pielikti klāt testi, kas tā tad vēl būs krūtāk, jā, jo tad tu tur pēc testa vadies, vai esi izpildījis vai neesi. Un tad pēc tam jau, jā, apgūstam ātri vanilla JavaScript HTML, un tad lecam iekšā kādos frameworkos, un īstenībā, Marek, mēs jau fokusēsimies uz full stack development. Mēs jau netaisīsim tikai parastas aplikācijas. Attiecīgi tas būs kaut kas, lai mēs varam reāli taisīt fiziskus kaut kādus produktus. Ok. Mums drīz jāiet pauzītē. Mēs varētu to pirmo izpildīt, tikai jūs man nepalīdzat. Māris, tev kā
Pythona piekritējiem ir jāmāk rakstīt šādas te lietiņas. Visticamāk, jā. Nu, tu arī varbūt pat nevis man, ja tu nezini TypeScript kodu, tu vari neteikt, kā TypeScriptā uzrakstīt, bet pseudo kodu tātad man pateikt, kas man nepieciešams tālāk, lai tad izprintētu šī tādu te brīnumu. Nu, tā tad vajag uztaisīt lūpu, kur būs vainīgais kā user number. Tad viņš atkārtojas tik daudz reizes. Un tad vēl tādā lūpā iekšā vēl viens lūps, kas atkārtosies tikpat reizes, bet tā vietā viņš izprintēs to zvaigznīti. Ok. Varbūt ir kāds jau JavaScripters, kurš zina, kā varbūt vēl advancētāk šito uztaisīt. Nu, Mārci. Kas mums tagad sanāks? Būs tas, ko vajag? Paldies, Sigurīgi. Nu, kāds jau galvā izprintēja atbildi. Māri? Man liekas, viņš vienkārši ir līnijā uz leju. Kaut kas nav, jā. Nu, drīzāk tad vajag. Man liekas, ka varēja vienkārši to print komandu un tu pareizināt ar 10. Ja es nemaldos. Šito te tā kā pareizināt, tad 10. Ķipa, jā. Labi, es nezinu. Nu, pirmais, Es neesmu kādu laiciņu darījis. Vasarā nebija laika. brīnos, kāpēc nav. Dot. Nu, ir taču tās repeat. Vai ne? An argument for count. Jā. Nu, attiecīgi mēs varam vispār izmantot repeat. Nu, tas principā ir tas, ko arī Māris teica. Ja? Mēs bez mazliet rekursu sareizināsim to simbolu ar user numberu. Mums izvadīsies garš strings, vajadzētu tā būt, un tad mēs to izdarām 10 reizes, un mums ir mūsu klucīts. Ja? Un ja mēs pamainam, redzam, ka kaut kas nav, kāpēc viņš tāpat izvadīja 10 līnijas. Kāds jau redz kļūdu? Gan jau, ka I ir mazāks par 10. Nu, un kam tur jābūt? User number. Jā. Tā, te nevar saprast. Bet tā tad palaižam un jā. Pirmais uzdevums mums tā kā būtu. Ok. Pareizi. Jep. Labi. Izpildīsim vēl otro. Tad iesim. Pārtraukuma laikā jūs tur varat izdomāt. Varbūt vienkārši atvērt arī šo TypeScript playground un tad pildīt mani kopā. Varbūt pat nošēros kāds cits un tad pildīsim uz kāda cita, ja? Lai ir mazliet inčīgāk. Tā, nu, kas te jādara? Mēs varam paņemt iepriekšējo kodu. Jā. Jā, Jā, vienkārši vajag pievienot konsolu logā aiz mainīgā plus un tad plus un ielikt pēdiņās atstarpi. šiten. Nu, atceries, ka mums ir repeat. Jā,
Es viņu vienkārši. Tā, viņš tagad, es nevajag kaut kādu šitādu brīnumu. Ok, vienīgi mums vēl beigās ir lieka atstarp, kas šajā gadījumā nav, bet ir super tuvu. Un ja mēs ierakstam 3, it kā būtu. Kā mēs varam atbrīvoties no tās pēdējās atstarpes? Viņu atsevišķi ripītot vienreiz mazāk. Varam tā darīt. Attiecīgi mēs repītojam pa vienu reizi mazāk un pieliekam vēl simbolu, ja? Jā. Jo viņš mums repīto tā kā kopā visu. Tā, mēs esam 2 sarežģītus super uzdevumus izpildījuši. Ir 7, dodamies 10 minūšu pauzītē, pēc tam turpinam, ja? Es domāju, ka tā arī daram, ka tie, kas var, atver arī savu to, es nošērošu šo lietu. Atverot viņu, jums būs pieejams arī šīs te kods, ko es tagad sarakstīju. Un tad mēs varam visi kopā pildīt no viena punkta, un tad šēros kāds cits. Vai tas ir tā kā skaidrs? Pieļauju, ka jā. Vai kādam līdz šim ir kādi jautājumi? Pieļauju, ka nav. Labi, tad dodamies pauzītē, tiekamies pēc 10 minūtēm, ja? 7:11 tātad. Rekord. Nu, ar ko mēs varētu sākt? Maris, tu atvēri TypeScript? Sanāca arī citas lietas. Nu, tagad varēs atvērt. Nu īsti nesapratu vēl kā runāt, jo kaut ko izdarīju nepareizi, bet ir Nē, tuvu. re, kur tev ir links čatā. Vienkārši šajā mājaslapā palaist. Jā. Palaid mājaslapā. Nu, kā es varētu nošērot to uzdevumu? Nu, mājaslapā iet. Mājaslapā iet, jā. Es tikai tagad domāju, kā es varētu ar jums ērti nošērot to uzdevumu. Tūlīt. Tā, Maris, šēro ekrānu. Labi. Re, kur ir GitHub repo, tiem, kas arī grib redzēt uzdevumus. Viņus pildīs te. Tāds plāns, jā. Mēģināju. Nu, tev ir GitHubs? Kā konts? Jā. Varbūt. Uzspied uz šitien. Tā. Tā viņš man nestāsta, ko es gribētu. Aizeju uz settingiem. Profiles. Labi, te viņš tev piedāvā kādus tīmus likt. No,
Tā, atver to GitHub repo Zoomā, ko es aizsūtīju. Uh, Zoomā. jā, bet ārkārtē. Šito? Tev viņš ir uz otra ekrāna, vai tu mums šēro tikai VS Code? Ķipa, nē, viņam vajadzēja. Es, man liekas, ekrānu šēroju. Jo mēs redzējām tikai VS Code. Nu, ne. Tā, Marek, tu pildīsi līdzi. Kinda, jā. I guess. Tagad rādās? Kaut kā pamēģināšu. Tagad mums rādās joprojām VS Code. Nav loga vidū Zoom chats. Nu tas nekas spied uz saites. Nu tā, kuras? Pašas pēdējais? Jā. Ok, vienkārši tad downloado kā zip, aizej uz Code. Download zip. Ok, unzipo viņu. Tā. Jasmīna ir ar mums? Vai Jasmīna vienkārši ir pieslēgusies un kaut kur aizgājusi? Ko tā? Tagad atver to mapīti VS Code. Tātad tev vajag new window. Jasmīnai nav mikrofons, bet viņi ir super. Spied uz file. New window vai jā, bet nezinu, save, don't save vienalga. Tā. Ko izdarīja? Tagad spied open folder vienkārši. Un atver. Un telefonā GitHub ir pietiekoši izaicinoši. Telefonā GitHubu mēs neaiztiekam. Tad Jasmīna, tu esi no telefona? Tā kā arī klausies lekciju? Tā telefona no mikrofons? Ok, nu no telefona tu nepapildīsi, jā. Tev atliek tikai vērot. Tā, to tu esi izdarījis. Tagad mums vajag atvērt readme failu. Un tā tad redzi getting started. Tātad mums vajag palaist npm install Kurā veidā? terminālu. Paganē. Ej ārā. Aizver. Rekur mums. Tā, tev vajag pārbaudīt, vai tev ir pareizā mapīte. Tev ir programmēšanas kursi. Tā nav pareizā mapīte. Uzspied šeit ar to otru klikšķi. Un open in integrated terminal. Ja, redzēji, atvērās pareizā mapīte. Te mēs varam laist npm install. The term is not recognized. Tev Node ir ieinstalēts? Kas tad? Nav. Node ir. Es ieinstalēju. Un, uzraksti šitā Node. Uzraksti Node, atstarpe, svītriņa. Un blakus svītriņai V. Palaidi. Tev VS Codes bija atvērts jau tad, kad tu ieinstalēji? Jā. Nav tā, ka tur vajag... Bet es viņu refreshoju. Tipa.
Atver vienkārši terminālu, tā kā tu iepriekš vēri vaļā. Un ieraksti tur to pašu. Nē, tā kā to Windows terminālu. Ah, Nē, tev vajag nodevu palaist. ah. Māri, ko tu mums sūti? Tu jau atrisināji? Nu, ko jau izdarīju? Viņš strādā. Līdz tā. Tas tev ir, un tagad to pašu uzraksti, bet NPM svītriņa V. M. Vienkārši NPM. Jā. Nu tas tev arī ir. Nu, tad varbūt refrešo vēlreiz to VS kodu. Ok. Terminālis ir. Palaid tagad. Nu, vēl. Esam ieinstalējuši paciņas, redzi, tev parādījās tāda node modules mapīte. Mhm. Tātad tas nozīmē, ka ir. Tagad ver vaļā readme, tev jau ir, un tagad reku tev viņš stāsta nākamo. Tu execute code in a single file, tev vajag šito te, attiecīgi, nultais būs šitā, ja? Tur, kur ir file name, tu norādi to konkrēto uzdevumu. Jā. Nu, tad nokopēši to rindiņu. Uz kurien? Šeit kaut kur? Nē, nokopē, to mēs laidīsim terminālī, to rindiņu. Aizies readme. Ah. Nokopē šito. Ah. Ok. Experimental may be removed. Tā kaut ko viņš tev kaut kas viņam nepatīk. Bet, nu labi. Rekur tev iznāca rezultāts. Ja? Tātad, Mhm. attiecīgi tagad, kad tu uzrakstīsi kodu, pieņemsim, ja tu atver Zoom, pamēģini tagad pārrakstīt to kodu, kuru Māris atsūtīja. Viņš atsūtīja screenshot. Māri, tas ir trešais uzdevums. Jā. Kas tas par sagurušu jābija? Kā es varu atvērt to otru folderu? Vai man viņš te arī ir? Kādu otru folderu? Tur, kur bija man visi šitie faili. Nu, tev viņi ir tagad tajā citā mapītē. Tu vari viņus tur pārkopēt vienīgi. Jo tagad tu esi atvērs konkrēto mapīti vieskodā, ja? Jā. Un tu esi atvērs, tu esi IPTC lesson 2, 2309, 24, ja? Tāpēc tev arī tie pārējie faili nerādās. Viņi ir citā mapītē. Dabūju. Un tagad katru reizi, kad es gribēšu palaist, kas man jādara? Nu, tagad viņi tev ir tāpat citā mapītē. Tikai tagad tu redzi abas mapītes. Tev vajag tos uzdevumus aizvilkt uz šitos te divus TypeScript failus bez mapītes, ja? Aizvelc un ieliec SRC mapītē. Redzi, tur tev ir visi tie TypeScript faili. Es varu varbūt arī šeit uztaisīt folderu, un tā viņš, vai tā viņš Nē, nestrādās? nu, īstenībā šitais viens ir tas pirmais uzdevums, ja? Jā, tas, ko sākumā rakstīja. Tu vari šito visu vienkārši pārkopēt uz X00. Iekopē, un tagad aizej uz termināli, šiten, un neraksti no jauna, to vienkārši uzspiest bultiņu uz augšu. Redzi, tev pēdējā komanda, kur tu esi rakstījis, parādās un spied enter. Vēl tagad ir āķis tajā, ka tev vajag aizej uz failu. Viņš tev parādīja veco, tāpēc, ka tu neesi saglabājis tā kā
update. Un, attiecīgi, tu vari uzspiest save, bet labāk aizej un uzspied uz autosave. Aizej vēlreiz, autosave. Jā, un viņš tagad pats automātiski seivos un ieraksta vēlreiz bultiņu uz augšu enter. Nu, reku tev ir mazāks par. Labi. Ar to vārniņu tu vari pēc tam apstīties, kā noņemt. Viņš, man liekas, pat te parāda, kā viņu var noņemt, bet nekas. Māris mauc uz priekšu. Edvard, tu arī pildi? Edvard. Edvards nav. Māreks gan jau ir izpildījis visu. Martin, kā tev iet? Man normāli. Tu arī Ne pildi? līdz galam izprotu, bet jā. Tu pildīji arī, ja? Nu, kaut ko cenšos. Pildīji internetā, tajā TypeScript playgroundā. Jā. Ok, Māris slēdz iekšā. Šitie taski ar konsoli, šitiem logiem ir tie taski, ko es ienīstu. Un viņi vēl nepatīk. Nu, bet viņus vajag, lai iebrauktu tajos lūpos. Nu, Jā, bet nu, pieļauju, ka tu jau man patīk moru praktiskāki. Nu, bet tad, kad tu mācies no jauna, tev nevajag more praktiskāk, bet tev vajag vienkārši redundant. Un atkārtot, līdz tu atceries sintaksi un saproti, kā tas lūps strādā. Jā. Tur tu man piekrīti? Pagaidiet, teica, man screenshot. Jā, Māri. Un es sapratu, ka uzdevumu izdās no tiešām. Nu, labi, es varu ātri pārrakstīt. Ko tu izdzēsi? Es ceru, to uzdevumu izdās. Nu, bet mēs jau gribam 5. nevis 4. 4. jau redzēju. 4. tu mums atsūtīji. Ā, kā tu varēji visus izdās pa vienu, tā kā šitās? Tos komentārus. Jā, To vajag uzspiest. Tā. es tikai zinu, kā viņus pielikt. Pagā. Ot. Tāpat kā pielikt, tā arī Jā, noņemt. jā. Okay. Nu, tātad te ir vienkārši es uzliku, ka I sākas ar 1, un I ir mazāks vai vienāds ar user number, lai viņš izvadītu tieši 6 reizes. Tu pieskaiti I katru reizi, un viņš izvada simbolu, kas ir vienāds ar skaitli, kas ir I. Un tātad, ja ir 1 I, tad izvadīs vienu simbolu, ja ir 2 I, izvadīs 2, un tā tālāk. Un tad šeit. Tā, un tas arī ir tas 5. Jā. Un tas ir tas, kur tu teici, ka nemaz nemēģinās. Nu, tas ir 4. Ups. Nu, tagad mums ir 5. Labi. Ups. Es sajaucu. Tā, nu, šito tur jānokopēt. 5. Es pat nezinu, kur sākt. Nu, mēģināsim. Sliktākajā gadījumā slēgsim iekšā mākslīgo intelektu. Tā, Marek, cik tu esi tālu? Es esmu 4. uzdevumā. Un es ēdu vakariņas tagad savu. Jā, labi apetīti. Tad tajos Jā, momentos, paldies. kad tu vari pieslēgties, palīdzēt mums. Jā, Mārci, tu pildi vai tu ar mums kopā? Nu, attiecīgi, pats pildi vai skatīsimies, kā Māris mocās. Es skatos līdzi, jo savādāk man ir gudīgi. Nu, es netieku galā. Ok. Jā, nu, mājās pamocīsies, tā aizies. Nu, Māri, tālāk jau tu zini, kas jāraksta. Vismaz. Jā. Nu, tiekam vismaz līdz kaut kādam kubikam vai kaut ko. Tāds jāpadomā. Oi. Cik tur varētu būt tas user inputs? Ja nesaprotu, te ir ievadīt 5. Viņš izvada
Izvada 5 bumbiņas viņš izvada. Jā, bet 7 rindas. Nu, 5 plus 2, lai tad nebūtu. Nu, jā, sapratu. Viņš gan jau grib, ja tu ieliek 6, tad tur būs vēl, tad, jā. Kas tur būs? Ok, es sapratu, ko viņš grib, bet es nezinu, kā to izdarīt. Nu, te kaut kur kustamies. Kaut kādu tekstu vienkārši izvedam konsolē, lai mums kaut kāds. Nu, Nu, kā mēs varētu dabūt vienu rindu, kur mums sākumā tad ir tie zvaigznīte, pēc tam mums ir punktiņi. Mums laikam arī tad vajag vēl vienu mainīgo, vēl vienu simbolu, kas tad būs tas punktiņš. Ērtības pēc. Vienkārši var const dot varbūt. Neko savu. Garš nosaukums. nu, No, vismaz angliski saprotamāk, es teiktu. nu tad tagad būtu vienkārši my symbol. Jā, Oi, oi, oi. Nu, tak. Nu, labi. Te. Number. Nu, nu, kaut kas mums jau ir. jā. Un viņš izvadīja viņu 6 reizes, bet pa vidu mums ir 6 punkti. Mums būtu jābūt 5. Nu, tad nomaini to user number uz 5. Ok. Tad viņš izvada 5 reizes. Mums ir 7. Jā. Nu. Plus. Ok, nē, tas nav. Nē, Nē, tas. tagad jau rinda mums ir pareiza. Tātad mums vajag kādu veidu, kā mēs atsekojam, kur mēs liekam to zvaigzni iekšā. Un tad mums kaut kā vajag saprast, cik mums tad ir tās, nu jā, rindas kopumā. Un tad es pieļauju tas, ko mēs gribam, ir nonākt līdz tai vienai zvaigznītei. Bet pārskaitlī jau tur būs 2 zvaigznītes pa vidu sanāk. Tā varētu būt. Jā. Būtu tad 2 reizes šitais atkārtotos. Oi. Ok. Nu, tad mums laikam vajag kaut kādu vēl vienu lūpu. Nē, nevajag, man liekas. Mums vajag saprast. Principā mēs to varam dalīt uz 2 daļām, ja? Tātad mums ir vidējā rinda un augša un apakša mums tur plus mīnus ir vienādi. Tas vajag. Nu, vieglākais veids gan jau būtu vienkārši No. tur būtu repeat symbol, tad plus my symbol, plus repeat symbol, kaut kādas tur reizes un tā tālāk. Tas jau būtu pārāk gari gan jau. Nu, nē, nu pamēģini. Uzrakstam tagad vienkārši šādu te risinājumu. Tā kā visbrutālāko. Tā. Um. Ok. Tas šeit būs repeat. Es neesmu drošs, kādu tas skaitli vēl ielikt. Priekšnieks, ka tu vari vienkārši pēdiņās uzrakstīt tās līnijas. Jā, to arī es. Nu, tad tur jau mums būs 0 kāds tad. Tā. Mums ir 5, mums ir ko -2. Oi.
Oi, oi, oi. Kaut kas jau jāpamēģina. Nu, No gandrīz. kaut nu, aizgāja. Nu, tikai tagad tas jāizdara būs kaut kādas Tā, nu mums vajag kaut kā reizes. tikt skaidrībā. Ok. Tātad, ja mums ir 5 bumbiņas pa vidu, mums vajag 1, 2, 3, 4 soļus, lai tā bumbiņa būtu pa vidu. Es tikai nezinu, tur jau būtu tā problēma, man liekas, ar šito tā, ja tu ieliec te vairāk. Ja es te tikai te izdaru kaut kādus 6 konsolu logos, ja tu te liktu vairāk user numberus, tu nestrādātu vairāk nekas. Nē, nu konsologā tā tas 100% nebūs atrisinājums. Tas vienkārši mēs tagad, lai kaut kur izkustētos, tomēr arī vakars galva vairs tik labi nestrādā. Nu, vēl, Man drīz sanāca. vēl mēs, Marisam gandrīz sanāca, Jā, kas tev tur labs ir. bet vispār nav tik tuvu vajag. Nav tik tuvu kā Mārim, vai kas ir? Gala rezultātam. Ok. Tātad, nu viens variants, ko mēs vēl varam darīt, ir vispār, ja šito visu dalīt, varbūt gan šādi uz pusēm, gan šādi uz pusēm. Tātad mēs redzam, ka mums vajag 4 soļus, lai nonāktu līdz vidum. Aha, Tātad kopumā, un tas, ko mēs zinām, ja, ka tātad šitā rinda mums ir gara 7. Un tas gan sanāk jau tikpat, cik šeit, vai ne? jā. Jā. Nu, vo. Attiecīgi, pagaidām ieliec šo te lietu kā mainīgo un nosauc to par row. Bet, tā. Jā, un to konsologu noņem nost. Ok. Tas tā kā ir. Tālāk mēs zinām, ka šo visu procesu mums vajag atkārtot 7 reizes, kas šajā gadījumā ir par 2 vairāk, jo mums mailiņā ir simboli, tāpēc šeit tad varam pielikt 2, ja, pie user number. Ok. Tātad tas jau mums dabūs 7 rindas. Tikai tagad mums būs klucīts. Palaid kodu. Bet tu vari uzspiež šeit notīrīt un tad palaist run. O, kas, Mums konsole logrow. jā. Es neredzu neko. Sorry. Uzspied šo te. Tas ir labais taustiņš. Uzspied labo taustiņu. Format kodu. O, kā pie cilvēkiem. Nu, 7 ir, 7 ir. Ir arī keybands, kas saucās Ctrl F. Šitajā mājaslapā nebūs. Ctrl F var meklēt. Tā. Tas Visual Studio, man liekas, Ctrl F bija format kodu. Nē, nu, bet šis ir browserī, tāpēc savādāk. tā. Nu, ja mēs ieliekam šiten arī repeat simbolu. Nē, nu, ne pie tās atstāj tur to mai simbolu, nokopē vidu. Un abās pusēs viņu šitien ar kā plus pieliec. Un repīto viņu tik reizes, cik ir i.
Tas ir gudri, jā. Bet repīto viņu tik reizes, cik ir um, kā tur būs. Labi, pagaidām palaižam šito. Ok, mums ir kaut kāds brīnums. Tālāk mēs zinām, ka šeit mēs ņemam nost, bet šeit mēs, nē, tur atstāja to user number, bet mums no tā user number ir jāņem nost. Attiecīgi, mums pienāk divi simboli klāt, mēs gribam divus noņemt. Pēc tam mums pienāk bišku vairāk, mēs gribam, jā. Nu šeit varbūt mēs varam pielikt mīnus i Šeit? dalīts ar 2, un mēs viņu paņem māf. Tur likt. Tā, paga. Nu, rakstījām māf. Paņem vienkārši māf.round pagaidām. Un tur ieliec to i dalīts ar 2 iekšā. Ok, un šito pašu, to māf round i dalīts ar 2 iekopēju šiten un šiten. Ar mīnusu plus. Nu, identiski šito te nokopē. Un ieliec viņu šeit. Jā. Jep. Ok, palaižam. Tā. Kaut kas, jā, aizgāja kaut kas sakarīgāks. Viņš 2 reizes atkārtojas. Nu, tagad tā problēma ir tajā, ka viņš pēc tam pieaug pārāk daudz. Attiecīgi, nu, tas, ko mēs varam izdarīt, ir, nu, mēs tagad tā kā veidojam ļoti brutālu, ne, risinājumu, bet pēc tam jau, ka mums būs risinājums, mēs varam viņu optimizēt. Nokopē šito te visu. Ar konstantiem. Nē, tikai lūpu. Es Tikai lūpu. sastiešu. Jā. Un un uztais vēl vienu principā lūpu. Ok, un tas, ko mēs darām šeit, ir mēs dalām ar 2 un florojam to skaitli. Nē, vai sīlojam. Tātad math seal. Attiecīgi tas pats, kas šeit, tikai ar user number un nevis math round, bet math seal. Kur man viņi tieši likt? Nav vairs plus dalam. Aiz plus? Vai? Tagad vienkārši dala. Vai? Un Šitie taski man atgādina Code Clash tasks. Math jā, seal. jā. Un tas pats apakšējā. Tikai šiten būs tas, ko mēs darīsim, ir mēs ieliksim Kaut kā otrā. šito mēs ieliekam šeit, ka tas ir i. Tas viss. Nē, jā, liec tur. Ok, un tagad mēs gribam, kamēr i ir lielāks par lielāks vai vienāds ar 0. Varbūt. Mums būs viena pa daudz, man liekas, rinda. Bet no ok, un tad i mīnus mīnus. Ok, tagad palaid. Tā, šiten viņš kaut kas viņam nav. Nē. Nu, tagad mēs varam laikam ielikt vienkārši šeit.
Visur, kur ir tas māfa raund, tur mēs visur tagad saliekam i. Māris, tev sanāca atrisināt? Nē, kaut kas neiet. Kas neiet? Ok, šitan arī. Visas mēfraunas vienkārši. Ok, palaižam. Tā. Tagad mums ir tā, ka mums šiten sanāk, mums ir 3, un mēs punktiņus atkārtojam 2 reizes. Jo mums vajag, ka mēs saglabā šito māfu sīlu kā kaut kādu mainīgo. Uztaisu šiten jaunu mainīgo. Un tur kaut kā nosauc, jā. Un tad visur saliec šo round number, kur tu veic tos aprēķinus. Nu, tad nebija kaut kāds tik select all. Nu, tev jau tikai 2 vietās ir. Nav tik traki. Ok. Ieliec tur. Nu, tak. Tagad pat grūtāk redzēt. Un ieliec šiten nevis user number, bet to arī round number. Ok, ranojam. Tā. Un viss, kas mums tagad ir nepareizi, ir augša. Nē. Arī šeit mums nav pareizi. Mums tur visur. Viņš tur. Tam tik tuvu. Punktiņi visur bija. Jā. Ir kādas 8 jau. Ok. Tā, Marek, tu jau atrasināji? Kurš būs tas, kas atrisinās un atbrīvos mūs no mocībām? Tātad, viena lieta ir tā, ka mums jau ir problēma tajā, ka to maisa simbolu mēs vienmēr pievienojam 2 reizes, ja? Jā. Kaut kā saprast, kad viņu mums vajag pievienot tikai vienreiz. Tālāk ir kas? Kā mēs vēl varam šito sadalīt? Tātad izveido mainīgo middle simbolu šeit. Ok, pagaidām mēs nezinām, kas tas būs. Bet tālāk. Tā man super galva nestrādā. Jo mēs varam mierīgi šito visu sadalīt vēl šādi, ja? Un attiecīgi tad conditionally ievietot middle simbolu. Nu, tad mēs varbūt arī varam rakstīt, ka, ja es domāju, es vienkārši domāju, kā būs, ka būs pārskaitlis. Tik komplicēta taska izvēlēties. Bet šis ir komplicēti, es zinu. Man
arī pildīja cilvēks, un šitais bija tas lūzuma punkts, kur gāja vissmagāk. ChatGPT to izdarīja pāris minūtēs, cerams. Viņš ir pietiekami labs. Nu, jā, nu, ChatGPT, man liekas, arī neiedeva super labu risinājumu. Kaut ko uz šito pusi, ko mēs tagad mēģinam. Tā, nu, principā, ja I ir vienāds ar round number -1, te būs iekaviņas. -1, jā, attiecīgi tas ir pēdējā iterācija, tad mēs zinām, ka mēs kā mēs darām, nomaini šitos abus konstus uz leģ, noformatē kodu, lai vieglāk lasās. Nekas nemainījās. Nē, viņš pielāgoja tev indentēšanas. Jā, knapi. Tā. Tagad mēs zinām, jā, ka middle simbols mums būs tā zvaigzne. Tas var palikt. Mēs varam kā default vērtību ielikt punktu. Tātad default vērtība ir repeat symbol. Nu, paņemšu to mainīgo. Ha? Ierakstīja, ka viņš ir vienāds ar repeat symbol. Ok, bet pēdējā viņš būs vienāds ar middle symbol, vienāds ar my symbol. Tālāk mums vajag šito brīnumu sadali left row un right row. Uztaisi kopiju. Nu, tikai mainīgais mums nevar būt no 2 vārdiem. Ok. Šito, nu labi, lai paliek tur tā starp. Tālāk mēs zinām, ka repeat symbol. Tā kā Varbūt tagad būtu moments jautāt palīdzību ChatGPT. Nē, paga, mēs vēl domājam. Tā, šiten atstājam šito. Jā, tālāk my symbol, jā, tālāk repeat symbol, repeat, šito daļu nodzēs. Un šeit attiecīgi nodzēs šito daļu. Ok, un konsoli logot mēs gribam tad left row plus middle symbol plus right row. Nu, tu vari palaist, bet es zinu, ka vēl nebūs. tas viņam viss, kas apakšā notiek. Šito apakšējo izkomentē pagaidām. Ok, norano vēlreiz. Domāju. Tā, tagad viņš mums ieliek to te pēdējā. Bet pēdējā ieliec šiten vienāds, nu, mazāks vai vienāds. Ok, tagad, kā tur bija, šiten noņem nost to -1.
Palaid. Ok. Tagad viņš. Bet viņš mums dos super pa daudz rindiņas, vai ne? Nu, tā kā rindā simbols pa daudz. Viņš uztaisa punktus uzreiz 7, ja? Attiecīgi kaut kur mēs kaut ko pa daudz uztaisam. Mhm. Kā te varētu būt? Izlogo tikai left row. Ok, un mums ir pa vienu punktiņu pa daudz. Tātad mēs zinām, ka pa vienu punktu pa daudz. Nē, tur mums nebūs -1, mums drīzāk būs -1 šeit. Un tad arī šeit. Ok, un kāpēc viņš tev lamājas? Invalid count value -1. Ko tu stāsti? Pasakas stāsta. Uh, Viņš strādās, ja es šireiz darīšu. Vai viņš vēl joprojām? Jā, tagad strādā. Tas Tagad tev... Sapratu. Pagad, nē, atgriez atpakaļ, kā bija. tā, vajadzī. Vēl bija īklāta. Un ieliec šito daļu, tā kā vēl iekavās. Vispirms atņem tu no round number I, un pēc tam atņem 1. Ok, Ok. viņš tāpat lamājas. Jā, Invalid count value -1. Nu tas tāpēc, ka mums sanāk -1. nu jā, tad te būtu. Nē, labi, nekas. Tur var vienkārši prikolu uzrakstīt, bet lai pagaidām paliek. Nē, Tagad sakombinē atkal visu kopā. bet kā jau strādā. Nu, tur vienkārši vajag nohandlot to, lai nav -1, jo repeat tad jūg prātā. Ok. Nu, tad principā tagad mums vajag šito te apgriezt atkal otrādāk, kā mēs šeit bijām izdarījuši. Tātad mēs sākam no round number, jā. Un I ir lielāks vai mazāks, man liekas. Šitais pamainās. Jā, palaižam tagad. Nu, tālāk par šienu viņš negrib iet. Viņš sanāk, izmet eroru un tālāk neiet. Labi, mums jau ir pēdējās 2 minūtes. Nu, tas, ko, labi, tev ir ChatGPT? Jā, Nu, davai iemet viņam, lai viņš nokopē savu kodu, nokopē to uzdevumu un, nu jā, met iekšā, tā, jā. ko viņš teiks. Maris, tu atrisināji to? Nu, tuvojos, bet tad 15 minūtes centos saprast, Beigās kura vajadzētu problēma un ChatGPT nedabūju. palīdzību. Mums vienkārši laiks nepietika. Vai nu arī var paņemt, vai nu labāk no Stack Overflow direktli ņemt, jo Stack Overflow tas jau solvots ir. Gan jau. Gan jau. Nu, ko viņš mums te... Ko jau izmeta? Nu, kaut kas ļoti līdzīgs īstenībā. Nu, oi.
Tā, redzēsim, vai strādā. Wow! Nestrādā arī. Mūsu vidējā rindiņa nav pareiza. Jā, Bet, nu, bet video rinda nav tik grūti salbotam tā kā ar pārējām. nē, nu, bet pārējām mums reku pašiem jau bija risinājums, un to vidējo rindu var vienkārši starp tiem lūpiem. Tāda bija tā mana doma arī. Viņš gan arī līdz to pašu izdarīs. Mm. Un tagad skatāmies solution. Viņš pakapoja apakšējo. Jā, viņš arī nevar salvot to. Nu, o, tā Ja kā tagad, nav, ja ChatGPT nevar salvot, jā, tas Stack Overflow ir. nu, tā sanāk. Ka es ChatGPT šas sajūgs un viss aizies, kods dirsā būs, jā. Kāpēc Viss. tu tik ļoti priecājies, ka ChatGPT nesanāk? Nē, es zinu, ka ChatGPT tā dara. Viņš beigās atradīs kaut kādu sliktāko veidu, kā salabot to, ja viņš pat atradīs viņu. Šis ir vēl Nu, sliktāk. labi, šito kodu reku super vienkārši būtu salabot, mums tikai vidējā rindiņa jāizlabo. Tā, jā. Te ir. Jā, O1 jāpamēģina. Skatīsimies, kā O1 handle šito. Bet viņam jau jāiekopē uzdevums. Ja. Nokopē vienkārši uzdevumu no GitHub tā, vai kur viņš ir. Vai arī jāiekopē šito visu tā kā ar to mūsu risinājumu. Lai jau viņš tur pamēģina. Redzēsim, kā O1 handle šito. Oh, Okay. my God. Wow, wow, pat O1 neiztur. Es nepareizi iegāju, sorry. What? Nu, davai skatāmies. O1 izdarīs, salabos to, ko 4 nevarēja izdarīt. Nu, viņš domā. Jā, pagaidi. Iepriekš redzēt. parasti visi bija inputoti kaut kāda 5 sekundēs, tagad viņš pilnā laika ņem. Nekas, nu, ja vajag laiku procesot to kodu, vismaz pamēģināt. Overtime paņēma. Overtime. Corrected code. Nu, Okay. tur atkal kopija, jā, labi, nu. Davai kopē un jāskatās, vai ChatGPT O1 ir labāks kā 4.0. Oh! What? O1 ir labāks. Nu, Ko viņš salaboja do? Spagi jāpaskatā. Tā. Tā. nu, viņš kodu salaboja. Nu, Bet nu, jā, reku, bet ko viņiem viņš tā teica? loģika ir tāda pati, kā mums bija left row, right row. nā, nu tas arī viņam tāpēc, ka es iekopēju ar to, kas mums te jau bija. Es domāju, ja es tikai uzdevumu viņam iekopēšu, viņš kaut ko vēl izdomās. Vispār interesanti būtu pamēģināt. Nu, dāvai, pamēģinam. Bet tev gan jau jauns šāds jāsaka. Viņš tev konsologiem atdos. Nu, Man liekas, vajag specifējot, ja tu enter a number, redzēs, ko viņš izdomās. 21,2 sekundes viņam jādomā visu. Nu, viņš to ātrāk izdomāja. nu jā. Nu, ar ko viņš, ar ko, Ok. vajag specifējot to uzdevumu, ka ja Um. ievadīs ciparu 5 būs tas. Ja make it complex, man liekas, viņš paņem savu labāk konsologos. Viņš konsologos katru līniju. Tā mēs darījām skolā, kad mēs mācījāmies C# sākumā. Ok, ko viņš tu man... No. Tas ir ļoti kompleks uztaisīt to, ko tu gribēji. Nu, ok, pieņemsim. Es domāju, Redzēsim. ka nepieņemsim. Viņam ir uztaisīts tā, lai tu ciparu var mainīt. Da. Es nezinu, iegodīgi. Nē, man liekas, ka nav. Man liekas, jā, viņš gan jau to pašu
konsolu logos Viņš izdarīja. jau konsolu logu izdarīja, bet more complicated. Um, Ok, labi, es tagad apturu.